Labdien, vakar! Gaidīsim, kas mums pievienosies. Mans vārds ir Valters Gražulis. Tas, ko šobrīd runāsim, mēs šobrīd runāsim par izdegšanu. Es pievienošu mūsu eksperti un sāksim mūsu sarunu. Sākam, čau. Čau, Valter, prieks redzēt tevi. Es nemaz nepaspēju pastāstīt, par ko mēs runāsim, ka tu jau esi šeit. Agnija, netērējot laiku, es došu tev vārdu iepazīstināt ar sevi. Kas tu esi un ko tu zini par izdegšanu? Okay. Nu, labi, klausies, ja mums šodien ir saruna par izdegšanu un degšanu, tad man jāsaka tā, ka mana sirds deg par cilvēkiem. Un es esmu integrālā trenere, es strādāju gan individuāli ar cilvēkiem, gan arī trenēju komandas. Un, laikam, tie virzieni man ir tādi vairāk. Nu, pirmām kārtām jau es trenēju drosmi, jo, zin kā, ar to drosmi ir tā, ka ne jau mums vajag tikai drosmi tur, kur ir tie varoņu darbi, bet mums jau viņi ikdienā vajadzīgi. Gan, lai lēmums pieņemtu, gan, lai izdarītu dažādas izvēles. Savukārt, otra lielais virziens ir, kur es strādāju, man iznāk diezgan daudz strādāt ar vadītājiem, un es trenēju vadīt prasmi, jo te man atkal jāsaka tā, ka man šķiet, ka vispirms mums ir pirmkārt jāiemācās vadīt pašiem sevi, un ja mēs mācīsim paši sevi vadīt, tad mēs arī varēsim citus vadīt. Tā kā tas ir tas, ko es daru. Forši. Agnija, no manas puses pirmkārt liels paldies, ka esi. Man ir ārkārtīgi interesanti šī saruna. Jāsaka, man viņa ir dubultā interesanti, jo jau liela daļa no tēmām, arī strādājot kā biznesa treneris, man ir kaut kādi savi priekšstati, tad es secināju, ka šī tēma man ir tāda nojausma vai lietotāja līmenī, un tāpēc man būtu super interesanti. Zini kā, es sākšu uzreiz ar jautājumu, un pirmais jautājums tāds, kāpēc mēs vispār runājam par izdegšanu? Nu šobrīd, kāpēc? Kāpēc šī tēma? Modes lieta, vajadzība, aktualitāte, kas tas ir? Tā arī ir tiešām dažreiz citi domā, vai ne, ka tā ir modes lieta. Bet patiesībā tā arī ir, ka mēs šobrīd dzīvojam tādā ļoti trauksmainā vidē, un pasaulē, un ar visiem dažādiem notikumiem, kas notiek. Cilvēkiem ir ļoti liela neziņa. Un ja ir neziņa, tad mums, protams, kad ir trauksme, protams, ka mums ir stress, un bieži vien ir tā, ka mēs nezinām, kas notiksies, ja? Un, kā piemēram, arī skatījos Kantar pētījumu pa pagājušo gadu, gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir pateicis, ka viņš ir pieredzējis kādu no izdegšanas pazīmēm. Man liekas, ka tas ir diezgan šokējoši, tā kā 41%, ja? Un tā būtu tā kā viena daļa, kāpēc mums ir jārunā par izdegšanu. Otra, protams, atkal ir arī tāda, ka izdegšana pat pa sevi, tā jau arī ir, man gribās teikt, līdzīgi tā kā saslimšana. Un ja mums ir augsta, piemēram, ja mums ir augsta temperatūra vai kārtīgs iesnas, mēs nevaram tā forši un efektīvi pastrādāt, ja? Un līdzīgi ir arī ar izdegšanu. Mēs nevaram, tad, kad ja mums ir izdegšana, mēs nevaram tā forši piedzīvot savu dzīvi, mēs nevaram izmantot visu savu reālo potenciālu, kas mums ir. Un trešā lieta, kāpēc mums ir jārunā par izdegšanu, tā laikam visticamāk nepatiks daudziem, bet redz, izdegšana jau arī nav tāda, viņa jau nav ne no kosmosa, nekāds sikspārns viņu ir ievazājis, ja. Izdegšana lielā mērā ir tomēr arī mūsu atbildība, mēs viņu varam ietekmēt, katrs pats var ietekmēt, vai mēs pastiprinām savu izdegšanu, vai mēs tieši attālinamies no izdegšanas. Tā tie laikam ir tie galvenie iemesli, kāpēc, man liekas, mums ir svarīgi runāt. Paldies. Zini, kāds man to jautājums ir? Vide. Šeit arī dažādi cilvēki, un dažādi cilvēki mums pēc tam noteikti klausās, bet attiecīgi kāda organizācija strādāja, kā amatā es daru, vai tā biznesa vide ir stresaina, vai es esmu, vientuļais vilks, vai es esmu influencers, vai strādāju mājās vai birojā. Tas ietekmē to visu? Protams, jā, jo tiešām tie izdegšanas iemesli ir ļoti dažādi, viņi var būt gan no ārpuses mums, jā, tas ir tieši, kā tu teici, gan ārējie apstākļi, gan cik vispārībā ir darba noslodze, viss šis tā kā ir, gan vispār savstarpējās attiecības arī ļoti ietekmē, ja, mūsu izdegšanu, gan arī viņi var būt iekšēji, kā es pats jūtos, ja, kad es esmu tas vientuļais vilks, vai man patīk būt vientuļam vilkam vai nepatīk, ja. Okay. Nu labi. Ja es tev varbūt vēl dziļāk jau paprasītu, kas tā izdegšana ir, kāda atpazīt. Pēc tam, ja es atļaušos padalīties ar savu piemēru, gatavojoties, es atradu vienu piemēru, kur varbūt es izjūtu šīs sajūtas, bet tas būs pēc tam. Kas tas ir, kā viņu atpazīt? Iedod drusciņ gan man, gan pārējiem, kas mūs klausās. Jā,
Zini, ja man būtu jāsaka tā, kas ir izdegšana vienā vārdā, tad izdegšana ir sekas. Izdegšana ir sekas uz ilgstošu un nepārtrauktu stresu. Tāpēc dažreiz ir tāds mīts, ka izdegšana tas ir tad, ja man ir baigi augstais stress. Patiesībā nē. Tie svarīgie vārdi ir, ka tas ir ilgstošā laika posmā un ka tas ir nepārtraukts. Es varētu iedot tādu piemēru, lai labāk saprastu. Iedomājies, mēs varam pacelt 30 kilogramīgu smagsvaru bumbu. Baigi smagi, ja? Mēs tā kā paceļam un tad uzreiz arī noliekam. Bija baigi smagi, bet tad ir atkal tas brīdis atpūtai, ja? Un otrs variants, ka mēs paņemam katrā rokā, kilograms smags hantelīts. Vairāk nevajadzētu, ja? Bet tā kā kilograms smags hantelīts, bet turam visu dienu, ja? Un kur mēs ātrāk nogursim, kur mums ķermenis izsīks, ja? Un tas ir līdzīgi ar stresu. Mums nevajag nenormāli augstu stresu, bet ja viņš mums ir visu laiku, tad ķermenis vienkārši viņš mēģina visu laiku adaptēties, bet viņš vairs nevar un viņš sāk izsīkt. Un tā ir tā izdegšana, ja? Un, jā, tā kaut kā, jā. Zini, kāds man jau kā vīriešu cilvēkam un ar joku vārdiem ir praktiskam latvietim, kā atpazīt. Un zini kā, un es varbūt to jautājumu padziļināšu, atļaušos vēlreiz, zini kā atpazīt un nekoķetēt, jo mūsdienās arī tās informācijas daudzums ir, un jāsaka, cilvēki lieto terminus, un dažkārt mums ir vienkārši slikti garstāvokļi, dažkārt mēs neesam izgulējušies, dažkārt mums ir saspringti projektu laiki, bet kā tiešām atpazīt, ka tas nav izgulēšanās projekta vai D vitamīnu trūkums, bet tiešām jau man ir izdegšana. Un tad man tev būs viens personīgs jautājums par vienu situācijā. Ko tu teiktu? Jā, jo atkal ir tā, ka tad, kad es vadu seminārus, man bieži vien cilvēki saka, nē, viņi nezina, kādas ir atpazīšanas pazīmes. Un tad, kad mēs sākam runāt, tad patiesībā visi vairāk vai mazāk zina tās pazīmes. Bet tikai ko mēs darām, mēs jau esam lieli gudrinieki. Mēs mākam paslaucīt zem tepiķīšu tās visas pazīmes. Un mēs esam jau, kā piemēram, mēs esam jau noguruši, jā, arī pieceļoties no rīta, un ko mēs sakam sev, sliņķis tāds, taču jāsaņemās, mēs taču to varam, vai ne, dabūt gatavu. Un nav jau arī vairs 18 gadi. Jā, un man pat ir, starp citu, vēl viens mīts par izdegšanu, ka izdeg jau tikai vājie. Ja? Un tad ir tas, ka es jau jūtu, kad es vairs nevaru, bet es jau nebūšu tas vājais, ja? Un tieši otrādi izdeg stiprie. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi baigi daudz var turēt. Viņi saka, nē, ja tā kā man ir jāceļās, jāiet, es vairs nevaru, bet es jau vienalga varu darīt, ja? Vai arī, ja kāds cits nevar izdarīt, ko stiprais saka, tu nevar to atpūties, es paņemšu uz sevi, ja? Tā kā, un mums ir skaista iespēja izdegt, ja? Bet tagad, ja mēs tā kā skatāmies uz to izdegšanas tām pazīmēm, tad izdegšanai principā ir tādi 3 lielie vaļi, uz ko mums ir jāskatās. Un viens vistipiskākais ir tieši mums ir jāskatās, vai mums nav spēka izsīkums. Un te ir tas, ko tu mini, ka, kā es varu saprast, vai es vienkārši esmu nogurs, vai jau kaut kas ir, ja? Tad tiešām, mēs varam saprast, protams, ja mums ir bijusi kāda forša, aktīva diena, no rīta bijām moži, vakarā esam saguruši. Tas ir pilnīgi normāli. Bet izdegšanas pazīme jau ir tad, kad mēs jau no rīta pamostamies, un mēs jau esam noguruši, kā piemēram. Ja? Un tas nav tāda viena diena, bet visu laiku tas ir svarīgi, ka mēs visu laiku skatāmies tādā ilgstošā periodā. Ja? Nevis, ka mums ir viena atsevišķa diena, bet es katru rītu ceļos noguris. Ja? Vai, piemēram, ir arī tā, ka agrāk patika tās lietas darīt, ja? Un pēkšņi man vairs nepatīk tas darbs, ko es daru. Cik es daudz esmu dzirdējusi, arī cilvēki saka, es taču mīlu to darbu, bet tagad man ir tāds pilnīgi riebums iet uz to darbu. Kas notiek? Es nesaprotu, ja? Tās patiesībā ir izdegšanas pazīmes. Vai arī pie spēka izsīkuma, kas parādās, bija tāda filma Murkšķu diena, ja? Kad katru dienu tā kā liekas atkārtojas un atkārtojas uz riņķi,
tā arī ir, ka tev sāk likties, ka viss ir vienveidīgi, ka viens un tas pats, un tad ir, zin, tāda doma nešpatnā. Saslimt būtu laba ideja, nu, lai pārautu to trapumu. Izgulēties, atgulēties un tad pavadīt laiku ar Netflix. Oficiāli atpūsties, ja? Nu, tad man neviens tā kā, nu, tad man liktu tā kā mierā. Ja? Tas ir pie tā spēka izsīkuma. Ja? Nu, tie ir tā kā Okay. Bet tad ir vēl divi. Es tev piedod, es vienkārši precizēšu, tad pirmais lielais bloks ir spēka izsīkums. Pie tam spēka izsīkums nevis patīkams nogurums, nevis īstermiņā, bet kaut kāds spēka izsīkums, ko, ja mēs gribam sev pajautāt, mēs atpazīstam. Ja? Tas ir rīts, tas ir diena, tas ir rutīna, bet spēka izsīkums tā skaitā fizisks, ja? Ka mēs jūtam, ka fiziski, ka kafija vairs nelādē un tās acis vairs neiedā. Okay. Tas tāds vārds nepārējošs nogurums. Un tiešām, kad kaut kādas arī tādas vienkāršas lietas, nu kā piemēram, nezinu, skrēju uz veikalu, tā kā viss bija kārtībā, ja? Šobrīd tā vienkāršā darbība liekas, varbūt neiet, man nav spēku iet uz veikalu, ja? Nu tā kā tas ir. Otrs lielais valis ir tāds negatīvisms un cinisms. Un kas notiekās, tur ir tā, ka... Tas man visu laiku ir, tas nav ar izdegšanu, tas man ir rakstura īpašībās, tā kā šito es neakceptēju. Tas ir kolosāli, ko tu saki, jo mēs taču esam dažādi, vai ne? Un ir tā, ka kādam ir tas visu laiku tas negatīvisms, bet te ir atkal svarīgi, ka mēs pamanam atšķirības. Sākumā bija tāds iesaistījos aktīvs un priecīgs un foršiem jokiem, pēkšņi es no visiem gribu izolēties. Es gribu, tad, kad pasaku joku, tad nevis visi smējās, bet sāk raudāt, ja? Un tad tā galvenā tā ideja ir, ka tam cilvēkam gribās no visiem tikt projām. Viņš grib norobežot, ja? Vai agrāk gāju uz ballītēm, tagad vairs negribu iet uz ballītēm, pasargies, es negribu būt cilvēkos, ja? Un atkal, tas parādās, tas ir tas cinisms un negatīvisms. Un ko tad nabaga cilvēks, bet ja mēs tā paskatāmies pēc būtības, viņš tiešām vienkārši kliedz, lieciet mani mierā. Tas ir veids, kā viņš to izpauž, ja? Un tas ir otrais valis, ja tā varētu teikt, un trešais savukārt ir tieši efektivitātes zudums. Un tas nozīmē, ka to darbu, ko es agrāk darīju, varbūt 15 minūtes, es jau sēžu 2 stundu un es nevaru izdarīt, ja? Vai man ir vēl ko es esmu dzirdējusi, atmiņa sāk pasliktināties. Un tad ir tie 40 gadnieki saka, nu es jau vairs neesmu jauns, nu tad man laikam tas biespiens jāēd. Nu nav biespiens jāēd, nekas ar mūsu atmiņu nepaliek slikts, ja? Bet mēs vienkārši esam, mums ir pārāk liels šis stress bijis pārāk ilgstoši. Tā ir viena no izdegšanas pazīmēm. Tāpēc, un tur ir tāds, tā kā varētu teikt, tāds apburtais loks. Mums zūd efektivitāte, mēs sākam kļūdīties, ja, darbā. Ja mēs sākam kļūdīties, mēs nesam darbu uz mājām, tad mēs atkal strādājam, ja, un nākamā rītā mēs esam nostrādājuši līdz naktī, un nākamā rītā atkal 8-9 mēs esam darbā. Viss mums aiziet, iesākās mehānisms izdegšana. Ja? Forši. Nē, nav forši, bet ir nopietni. Zini, kā, Agnī, es atļaušos tevi pirms, es noteikti ticu, pirmkārt, man liekas, tas ir super vērtīgi, otrkārt, es noteikti ticu, ka mums arī palīdzēs, ko ar to visu darīt, bet zini, kā, es vēl gribētu ar pāris jautājumiem apiet šim apkārt. Tas pirmais jautājums man ir tāds, tas paplašinājums, vai citi var palīdzēt? Nu, teiksim, vai citi, jo es pieņemu arī šīs sakarības, cevišķi, ko tu teici, cinisms, negatīvisms, atsevišķas lietas, un citi taču pamana. Respektīvi, vai citi var kaut ko darīt, un kā tad es norēdiešu, ja citi rēdies? Tas mans pirmais jautājums. Jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo tādēļ, ka, protams, ka bieži vien pats nepamana un sāk pamanīt apkārtējie. Un tā ir tāda empātiska, draudzīga uzruna un saruna ar to otru cilvēku. Ja? Bet viņai patiešām ir jābūt ļoti tādai empātiskai. Viņa nevar būt tā, ka, hei, klausies, ko tu te ar saviem jokiem, ja man liekas, ka tu esi izdedzis. Nu, protams, tad mēs dabūsim paši atpakaļ zilo aci no cinisma, ja? Bet tā ir tiešām tāda, hei, es esmu pamanījis, kad kaut kas ir mainījies, vai
vai ir kaut kas, par ko gribi parunāt, vai es redzu, ka tu esi pārstrādājies, vai kas notiekās. Nu, tā kā tie ir atvērtie jautājumi, kur mēs tiešām gribam ar mērķi, mēs gribam saprast otru un palīdzēt viņam otram. Ja? Citi cilvēki tur vēl kaut ko var darīt, vai pēc būtības tas ir tas maigais signālu devējs ar tādu empātiju, vai es vēl kaut kā var iesaistīties, jo tomēr tāda sajūta ir, ka tas tomēr ir paša cilvēka jautājums, ja, Kristīna, ko tu teici, vai vēl kaut ko var darīt? Jo tomēr, diemžēl tā ir, kamēr pats cilvēks neatpazīst, ka kaut kas nav kārtībā, tikmēr citi varēs runāt daudz, un viņš nedzirdēs. Okay. Man diemžēl ir tāds neforšs salīdzinājums, ja, bet tas ir līdzīgi arī pat kā ar alkoholiķiem. Ja. Kamēr viņš nesapratīs, kad ir problēma, tikmēr visi varēs dusmoties, uz ceļiem krīt, mēģināt pierunāt, ja. Viņš to nedarīs, viņš neies ārstēties. Un līdzīgi, nevis līdzīgi, bet tā kā ar izdegšanu tiešām arī tā ir, viņam pašam ir jāsaprot, ka kaut kas nav kārtībā. Es maigi varu pastīties, bet tiešām maigi, tiešām empātiski, tiešām korekti. Agnē, nākamais jautājums. No vienas puses šobrīd tā ir tāda nepopulāra tēma, kas ir dzimuma atšķirības, vīriešu, sieviešu, vecuma atšķirības. Visas šīs lietas tavi novērojami ir. Mēs varam iezīmēt, protams, saglabājot politkorektumu, bet vīriešiem, sievietēm vai dažādos vecuma posmos šīs izdegšanas pazīmes. Zini, es neesmu tādu novērojis, kad ir būtiskas atšķirības. Vairāk ir tas, kas mums varbūt ir tieši no mūsu temperamenta un kā mūsu bērnībā ir audzinājuši. Ja? Tur tiešām ir varbūt puiši neraudi, ja? Un tad puišiem ir jābūt vairāk stipriem un tāpēc nevar izrādīt, ka kaut kas ir slikts vai tā, bet citādāk es tiešām neesmu novērojis tā. Izdara gan vīrieši, gan sievietes, gan jaunie izdeg, gan vidējā vecuma, gan arī... Viedie izdeg. Gan jaunie, gan viedie. Bet principā to, ko gan man ir jāsaka, ja mēs vispār runājam par izdegšanu, tad principā parasti un tā kā arī visur literatūrā pamatā tiks uzsvērts, ka tā ir izdegšana darba vietā. Tā ir darba vietā, jā. Lai arī tagad ir jau parādījušies pētījumi, kur izdeg arī ārpus darba, kā piemēram jaunās māmiņas izdeg, ja? Jo tāpēc, ka viņas rūpējās par saviem bērniņiem. Izdeg cilvēki, kuri rūpējās par un apkopi savus radiniekus, kuriem ir nepieciešama ļoti nopietna aprūpe. Ja? Tā kā parādās arī šādi, bet ja mēs runājam, tad principā tā kā atzīta šobrīd ir profesionālā izdegšana. Jā. Pēc būtības tu man nedaudz pat apsteidz jautājumu, bet es domāju, ka man salikās tas algoritms, jo mans jautājums bija, šķietami varbūt nenopietnas, vienlaicīgi nopietnas vai hobijā var izdegt, vai izdegt arī šādās lietās, bet tas, ko tu iepriekš teici par ilgstošu stresu, ja hobijs ir tuvu profesionālam sportam vai sacensībām un cilvēks nopietni tam attiecās, varbūt pārforsi ar kaut kādām lietām, es pieņemu, ka nē. Otrādi, ka jā, bet ja attiecīgi, ja tas ir hobijs, ja tas dod kaut kādu prieku un ir tas īstermiņa stress un atļaušanās, tad visticamāk jau, ka nē. Agnē, un vēl viens jautājums, kas ir ļoti interesanti, ka daudzas mūsdienu teorijas, viņas patiesībā ir gan vecas, ja, tad viņas tur ir pārdesmit un pāris un arī 100 gadus atpakaļ būvētas. Mans jautājums tev ir šobrīd fiziskais darbs, garīgais darbs vai intelektuālais darbs. Respektīvi tur, vai tur ir kaut kas, ko tu esi lasījusi vai skatījusies? Principā atkal varu teikt tā, ka izdeg gan fiziskajā darbā, gan garīgajā darbā. Un bieži vien garīgais pat paņem vairāk to stresu, jo fiziskajā tīri fizioloģiski, kas notiek, ja, fiziskajā mēs to stresu, varētu teikt, izstrādājam, jo mums ir kaut kāda aktivitāte, ja. Garīgajā tas viss paliek mūsos, ja, jo stresu var izstrādāt. Un viena no aktivitātēm, kā mēs varam stresu dabūt nost, ir fiziskā aktivitāte. Ja?
Agni, es atļaušos izmantot dienas stāvokli un kā reiz pastāst, iedot tev vienu piemēru, bet šobrīd nestāstot par citiem, bet par sevi, un tad kā reiz tas interesē tavs viedoklis, un tad jau virzīsimies pie tā, ko ar to visu darīt. Gadus 15 esmu biznesa treneris, un kaut kādus atsevišķus gadus esmu strādājis ārkārtīgi intensīvi ar grupām un skaitiem, un tad vienā dzīves brīdī, protams, ka man arī bija šīs jautājums, ka pabeidzot semināru, jo labs treneris, līdzīgi kā vadītāji, kā visi, mēs jau savā ziņā esam aktieri. Mēs jau mākam uzvilkt žaketi, pasmaidīt un mobilizēt enerģiju, un mūsu ķermenis arī tam trenēts un darīts. Bet tad jāatzīst, ka tā viena no sajūta bija tāda, nosauksim, darba bezjēdzīguma. Vai tas ir tas, kas man jādara, vai tam vispār bija pievienotā vērtība, vai tiem cilvēkiem kaut kas mainās viņu dzīvē. Un šādas sajūtas pēc darba, tas noteikti ir viens no izdegšanas pazīmēm. Es tev teiktu tā, gan jā, gan nē, viņas var būt un viņas var arī nebūt, ja? Kā izdegšanas pazīme. Jo tādēļ, ka, redzi, ir tā, ka, protams, kad mēs strādājot, mēs nonākam kaut kādā rutīnā, ja? Un katram var pienākt brīdis un tā uzdot tos, kā saka, tos fundamentālos vai filozofiskos jautājumus, kas es esmu, ko es daru un vai tam ir jēga. Viens no tiešām būtiskām lietām, kas ietekmē mūsu labbūtību vai labsajūtu, ir, ka mēs redzam, ka mūsu darbam ir jēga. Un ja mēs viņu pazaudējam, tad tas var būt, bet es tikai saku, ka var būt iemesls tādai degšanai laukā. Ja? Tā kā no tāda, un redzi, šitien te ir tā, ka tas ir forši, ka tu arī mini, bet no atsevišķa gadījuma mēs nevaram pateikt. Un tas ir par izdegšanu. Mēs skatāmies ilgākā laika posmā un kompleksā. Ja? Tā kā kompleksi jāskatās. Cik es ilgāk jūtos, cik ir citas pazīmes, cik ir nogurums, mobilizēts, atjaunošanās, visu, ko tu minēji, tas ilgstošais stress. Un zini, kas vēl ir arī ļoti interesanti, un šitas ir tāds arī, ko agrāk runāja tikai par to, ka, mēs izdegam tāpēc, ka mums ir baigā slodze, mums ir baigā pārslodze. Izrādās, mēs izdegam arī, ja mums ir garlaicīgi. Un ja mums nav stresa, nav stresa vispār, tā kā ir baigā garlaicība, jo garlaicība arī iedod stresu. Ja? Tā kā tas ir ļoti interesanti. Tas patiešām interesanti. Agnij, piedod, tev ir bijuši izdegšana? Tu esi bijusi nofiksējusi, te viņš ir, te tas ir, un ja tu vari, ja tu padalītos, tas arī iedod tādu realitātes sajūtu. Jā, jo zini, kā ir, man ir bijušas izdegšanas un pat vairākas reizes. Viņas nav bijušas smagās izdegšanas, ja? Jo tiešām tad, kad es pati aizgāju no lielajiem uzņēmumiem, kur es strādāju prom un sāku savu biznesu, es tik ļoti biju aizrāvusies ar to, ka man tās acis tik ļoti dega, kad es domāju, kāda atpūta, man nevajag atpūtu, ja? Un tikai vienkārši es darīju un bija tik interesanti un tik jauns. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es gribot vairs nevaru izdarīt to, ko es agrāk varēju izdarīt, un man tiešām sāka zust efektivitāte, man sākās pamatīgs spēka izsīkums, ja, un man arī bija tie jautājumi, tiešām es daru to, ko man gribās darīt, tiešām tas ir tas, ko es gribu darīt, un es pieķēru sevi, jā, ka tā kā nav labi, ja? Ka tā kā man ir jāapstājās un jāpārplāno sava diena, lai tajā būtu gan darbs, gan atpūta, un pie tam vēl atpūta, gan aktīvā atpūta, gan pasīvā atpūta. Ja? Tās ir arī. Agnē, es vienalga, man sanāk, es tūlīt uzdošu jautājumu savā ziņā, es kācinu arī klausītājus, jo mums ir viens ļoti labs jautājums par to, kā runāt ar darba devēju par izdegšanu. Un es pat varbūt reducēšu to jautājumu drusku plašāk. Ar darba devēju ir savu tiešo vadītāju, citreiz noteikti ģimenē, respektīvi, kā tu ieteiktu, varbūt sākam ar to ordinālo jautājumu, kā runāt ar savu darba devēju, savu priekšnieku par izdegšanu, ja saprotu, jā, esmu tur. Jā, jo, zini, pirms mēs runājam, mums ir ļoti precīzi jāsaprot, kas ir tas, kas mūs dedzina, kas ir mūsu dedzinātāji, ja? Vai tas ir, un dažreiz mums ir reāli tādi mūsu bosi dedzinātāji, ka maz neliekās.
Iespējams, ka tas ir mūsu. Iedos piemērs, ka tu sāki saprast, kas ir dedzinātājs. Nu, kā var saprast? Jo man uzreiz ātrs atbildes. Jā, jo redzi, ir tā, ka tā ir tāda pirmkārtām tiešām godīga saruna ar sevi. Kas ir tas, par ko es stresoju? Kas man neliek mieru? Kas man, tad, kad es eju gulēt, kas ir tas, par ko es domāju? Ja? Un dažreiz ir viegli atpazīt, dažreiz nav viegli atpazīt. Ir viena baigi foršā metode, viņa saucās journaling, tā ir rakstīšana, norakstīšana nost domu norakstīšana. Ja? Un kā to dara? Ka, piemēram, es uzdodu sev jautājumu, kas ir tas, par ko es cepos, vai kas ir tas, par ko es stresoju, kas man neliek mieru? Un es sāku rakstīt. Un dažreiz ir tā, kad sāku rakstīt un rakstu, un jāraksta 5 minūtes. Un es sāku rakstīt un tad rakstu, piemēram, ak, Dievs, atkal man ir jāraksta, es nezinu, par ko rakstīt. Kā es varu zināt, kas man dara stresu? Labi, ja man ir kaut kas jāraksta, labi, atkal uz mani tas boss sakliedzas šodien. Atkal viņš pateica, ka es neko nejēdzu. Un es sāku rakstīt, ja? Un kā gribot, negribot, mēs nonākam pie tā kodola. Un šitā, ja mēs nedēļu esam rakstījuši, pie tam vēl nosacījums tāds, kad es nelasu iepriekšējo dienu, kad es rakstu, ja? Un tad nedēļas beigās gan ir vērts pārlasīt, ko tad es tur esmu sarakstījis. Un beigu galā tur parādās lielas kopsakarības. Un izrādās bieži vien, ka katrā dienā es esmu kaut ko par to jautājumu sācis rakstīt. Ja? Kaut ko teicu. Un tādā veidā tā ir viena no metodēm, ja? Kā pamanīt, kas tad ir tas mans dedzinātājs. Jo, kā es arī teicu, viņi var būt gan no ārpuses, ja? Tātad darba devējs, varbūt savstarpējās attiecības, vispār varbūt darba apstākļi, ja? Kā piemēram mēs Covid laikā pamanījām, ja? Viss saka, forši attālinātais darbs, tas nekas, ka man tur ir 5 bērni mājās, ja? Un man darba vieta ir virtuvē starp traukiem, ja? Tie nav normāli apstākļi un tie dedzina laukā, ja? Bet ir arī tie iekšējie faktori, un tās ir mūsu domas, ko mēs domājam, jo domas mūsu ir fantastiski dedzinātāji. Agnij, piedod, lai mēs neaizējam vēl tālāk, bet to mēs noteikti paiesim vēl dziļāk par to risināšanu, bet skaties, ja mēs iesākam ar jautājumu par to, kā runāt ar darba devēju, kā runāt ar priekšnieku. Un ja izrādās, ka tādā dienas grāmatu vai domās, es nonāku pie tā, ka tas priekšnieks, viņš tāds vai tā video organizācija, vai ir organizācijas, kas atklāti saka, mēs esam high performance organizācijas, un performeri ietu labi, un sliktie, lai iet projām, un ko darīt tad, ja kultūra nepieļauj par to runāt, vai saprot, ka tas boss ir vainīgs, ko tu ieteiktu? Jā, redz, ir tiešām tā, ka vispār, ja mēs runājam par to, ko ar izdegšanu darīt, tas ir stāsts par veselīgām robežām. Un šajā gadījumā arī mums ir jāsaprot, tātad, ja man ir traks boss, ja, kurš vai tā kultūra, kā tu saki, man visu laiku ir jāpasūnē. Viens, es varu runāt par savām vajadzībām, ja, es varu runāt, un tā ir mana atbildība runāt par vajadzībām. Bieži dzirdu, ko saka, kāda jēga runāt, tāpatās man neviens nedzirdēs. Ejam un runājam un tad skatāmies, jo tie ir pieņēmumi, ka mani nedzirdē. Iespējams, kad es sākšu runāt un man citi pievienosies. Varbūt es neesmu vienīgais. Un ir arī situācijas, kur es saprotu, ka šī vide vienkārši vairs nav priekš manis. Viņi varbūt tādi, tad, ka man ir 20 gadi, es varēju tur high performance taisīt, bet tagad, kad man ir 40, 50 gadi, es varbūt tās negribu tur vairāk tā strādāt, es gribu savādāk. Ja? Un tad ir arī pilnīgi tā drosme, par kuru mēs sākumā runājām, drosme un atbildība izdarīt izvēli par labu sev, nevis par labu citiem. Ja? Tā kā tie ir tādi ļoti nopietnas sarunas pirmām kārtām pašam ar sevi un nopietnas sarunas arī ar
cilvēkiem un apkārtējiem, kas ietekmē šo dedzināšanu. Agnī, ļoti gribās vēl, un tad es nemocīšu tev ar šo jautājumu, jo man patīk tas jautājums. Jā, viņš ir jūtīgs, kā runāt ar to savu bosu, jo viņš reducē daudzas citas lietas. Tā skaitā saprast, kas tad ir tie mani dedzinātāji, tā skaitā šīs veselīgās robežas, ko tu teici. Man no tādas praktiskās dzīves padomas tev, varbūt arī nevis padomas, bet arī jautājums tev ir. Ar šādiem bosiem vai darba vidē es runāju par tehniskām lietām jau, ja mani dedzina tas, kā ar mani komunicē, vai tas, ka nepārtraukti man saka, ka vajag izaugsmi, vai es esmu low performers, vai tur es nezinu vēl kaut kādas lietas, vai man runāt par to jau, ka es jūtos izdedzis un man nav spēka, vai man runāt pavisam par tehniskām lietām, ka es dienā varu apstrādāt 30 e-pastus, un man šobrīd ir 70 un vajag asistentus. Tavuprāt? Atkal te nebūs viena atbilde, jo mums bosi ir dažādi. Viens sapratīs tehnisko informāciju, viens sapratīs tādu praktisko, ok, tev ir 30 e-pasts, tev ir 70, tev vajag 30, ok, ko mēs tur varam darīt, ja? Tas būs atkarīgs no šī arī otra cilvēka, bet pēc būtības mēs runājam par sevi, tas ir tas galvenais. Nevis, ka man liek virsū daudz darba, bet es šobrīd ar šiem resursiem varu izdarīt tik. Ja? Ja vajag vairāk izdarīt, man ir nepieciešami papildus spēki. Es nevienā mirklī nerunāju, boss, tu tagad man kaut ko liec par daudz darīt, ja? Jo tad mums iznāk konflikts. Mēs runājam tikai un vienīgi par savām vajadzībām. Kas ir tas, ko es varu, kas ir tas, kas man traucē, kas ir tas, kas man būtu nepieciešams, lai es varētu kvalitatīvi un produktīvi strādāt. Jo jebkuram bossam, es vismaz ceru, jebkuram bossam ir svarīgi, ka viņa darbinieks performē efektīvi, produktīvi un kvalitatīvi. Ja? Tātad, un es runāju par tām vajadzībām, kuras man ir nepieciešamas, lai es varētu performēt efektīvi, produktīvi un kvalitatīvi. Respektīvi arī šeit tomēr tā pieaugušā pasaule, kad uzņemties atbildību, zināt sevi un arī tā skaitā inteliģenti, empātiski runāt uz abām pusēm, neatkarīgi, vai es rūpējos par kolēģi otru pusi vai sarunu ar bosu, man liekas, ir būtiski, jā. Agnī, ja mēs tagad jau ejam tās piltūs noslēgumā vai dziļumā, tad, ja es tev lūgtu to sasumēt, tad kā mazināt, ko darīt tālāk? Tad viens ir, es saprotu, ka ir atpazīt tos dedzinātājus. Ja? Atpazīt un aizrakties un parakties ar dienas grāmatu, tas ir viens. Otrs ir šīs robežas novilkšana, ja? Ka man ir jānovelk zināmas robežas, man ir jāatrod veids. Kas vēl ir tas, ko es varu darīt? Jā, jo vispār atkal, ja mēs paskatāmies to formulu dedzināšanas, ja? Pa tiem dedzinātājiem, tad tiešām tur ir tā formula tāda, ka mani resursi ir mazāki vai viņi nav balansā ar prasībām. Tad iedomājies, man kaut ko prasa vienalga, vai tas ir milzīgs darba apjoms, ja? Piemēram, un es saprotu, ka es to nevaru izdarīt. Tas darba apjoms tīri objektīvi ir pa lielu. Tātad mani resursi nav pietiekami, lai es tās prasības izpildītu. Un man ir stress. Es gribu to izpildīt, bet es nevaru. Un es visu laiku tā kā stresoju. Ja? Un tas ir tas, ko mums vajag dabūt gatavu, ir, ka tie resursi atbilst prasībām. Un viens tīri fiziski mēs to skatāmies kā, piemēram, tiešām, ja objektīvi ir par lielu darba apjoms, ko es nevaru izdarīt tajās noliktajās darba stundās, es eju un runāju. Ja? Tātad es mēģinu atrast resursus, nevis uz savas atpūtas un miega rēķinu, bet es eju un mēģinu par to runāt. Savukārt dažreiz ir arī tā, ka prasības objektīvi nav lielas,
bet mums pašiem liekas, ka vajag. Ja? Un tas ir atkal mūsu iekšējās domas, un tur aiziet, ja, tā kā, ka mēs pašiem liekas, ka mums nav resursi. Kā piemērs, tā kā, nezinu, jāvada seminārs, ja, un pēkšņi mēs sākam domāt, es nevarēšu, es nemācēšu, kā es tur publiski uzstāšos, un visas domas, ja, un tās domas mūs dedzina laukā, jo patiesībā gan mēs varam publiski uzstāties, gan mēs tēmu zinām, bet mēs paši sevi, es viņu sauc par iekšējo kritiķi, tās domas, ja, un tik maļam, ja, tā kā mēs to nevaram dabūt gatavu. Un atkal, mēs vienkārši dedzinām paši iekšā sevi. Tāpēc vēl viena no metodēm ir tāda, ka mums vienkārši ir jāspēj pārdefinēt stresu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja mēs iekšēji domāsim, ka mums ir pietiekami resursi, lai tās prasības izpildītu, ir zinātniski pierādīts, ka mūsu stresa hormons, kas ir kortizols, samazinās, mums samazinās trauksme, mums samazinās bailes, un mēs esam spējīgāki izdarīt. Jo redziet, tad, kad mums ir bailes, jo stress rada bailes ļoti daudz, mēs ieejam tajās aizsardzību reakcijās, ja? Tā kā mēs tādi saraujamies mazāki, nekā mēs patiesībā esam. Un ja mēs spējam pārdefinēt stresu, mēs varam ar tādu labāku noskaņojumu, mēs nevis to rezultātu skatāmies kā drauds, ja? Nevis, piemēram, kā publiskā uzstāšanās tagad baigais drauds, bet viņš ir vienkārši izaicinājums. Un starp draudu un izaicinājumu ir milzīga atšķirība. Ja? Es tev arī tīri tehniski to iekšējo valodu runāt ar sevi savādāk, ja? Mainīt vārdus un mainīt šiem vārdiem ir nozīme. Jā, jo domām ir fenomenāla nozīme. Es parādīšu tā kā divus piemērus. Piemēram, ja? Viens ir tad, kad, es tā kā nezinu, vai varēs nodemonstrēt mans aktieru māksla vai būs pietiekami, bet tad, kad mēs esam nenormālās bailēs, mēs esam tādi, tā kā, ja, viss acis lielas, viss ir saspringts, sirds klapējās nenormāli, ja? Elpošanas seklas, svīstam, viss notiek, ja? Tad, kad mēs esam par kaut ko ārkārtīgā sajūsmā, nenormālā sajūsmā, mēs yes! Ja? Tieši tas pats ķermenis mums reaģē precīzi tāpatās. Mēs esam saspringti, mums ir lielas acis, mums sirdsdarbība ātra, elpošana sekla, mēs svīstam, viss notiekās. Vienīgā atšķirība ir, ko mēs tajā brīdī domājam. Vienīgā atšķirība. Es gribētu tā iemācīties. Ja? Un tas ir tas, kā mūsu domas ietekmē visu tā kā mūsu būtību un rīcību. Jo, protams, tas, kad būs bailēs, ko viņš darīs, viņš tā arī ies, ja? Un tā kā caur bailēm darīs. Un otrs, kas ir sajūsmā, kā mēs sakam, jūra līdz ceļiem, ja? Es taču visu varu. Ja? Jā. Agnij, zini kā, es skaties, es varbūt mēģinot vēl sasumēt visus tos padomus un idejas, ko tu minēji, skaties, es pieņemu, ka arī cilvēki šobrīd ļoti dažādās stadijās, un es pieņemu, ka arī būs arī, bet skaties, ja mēs sagrupētu pat ļoti vienkāršās grupās, ir cilvēki, kas atpazīst sevī to izdegšanu šobrīd, un ir cilvēki atkal, kas neatpazīst, bet negribētu tur nonākt. Ja tu sadalītu tos padomus divās grupās, un varbūt sāksim ar to aklūto. Ja cilvēks jūt, jā, šobrīd ir tas brīdis, kas būtu tas 1, 2, 3 vai tie pirmie soļi, ko tu ieteiktu? Tātad tiešām tas ir pirmām kārtām sākt saprast savu dedzinātāju, tātad no kā. Otrs ir sākt runāt par savām vajadzībām, tātad vilkt veselīgas robežas, un vienalga, kur tas ir darbā, attiecībās vai ārējos apstākļos. Un trešais ir parūpēties par sevi. Ja? Jo parūpēties par sevi neviens nav atcēlis miegu,
neviens nav atcēlis fiziskās aktivitātes, neviens nav atcēlis normālu paēšanu un vienkārši atpūtu. Tās ir lietas, kuras, ja mēs tā kā tiešām sākam just, kad nav labi, paskatāties, vai ir kalendārā, un ne tikai kalendārā, pusdienas pārtraukums. Vai pat tiešām mēs ēdam? Ja? Agnī, ja cilvēks ir viens profesionālajā nozīmē, šobrīd ļoti populāri dažādi darba modeļi ir, kur cilvēks var viens veiksmīgi darboties, vienalga, tas ir Instagrams vai tas ir pakalpojums sniedzējs, tad tur pēc būtības ir viss tas pats, tikai saruna par robežām ir ar sevi. Ja? Saruna par robežām ir ar sevi, nevis ar otru pusi. Ja? Jā, jo tieši arī, kad viens strādā, piemēram, es arī, tā kā pamatā strādāju vienu no mājām, un tad ir ļoti izaicinoši, kurā mirklī tā ir baigā disciplīna, kurā mirklī es strādāju, kurā es atpūšos, un patiešām 5 es veru kompi ciet un vairāk nestrādāju. Ja? Un tad es taču vēl pat tās ātri vēl to. Nē, tā ir sevis disciplīna un atbildība un tāda parūpēšanās par sevi. Un tad dažreiz man gribās tā teikt, tad es bieži vien, ja es kaut ko gribu vēl un vēl darīt, tad es tā kā uzdodu sev jautājumu, kā es ieteiktu savai labākajai draudzenei? Kā es ieteiktu? Un bieži vien labākai draudzenei ieteiktu, šito tu vari izdarīt rītā, tagad ej atpūties. Un tas ir tieši tas, ko es sev tad pasaku. Skārleta zināja, ko teica, par to es domāšu rīt. Šis ir viens no maniem mīļākiem teicieniem, par to es domāšu rīt. Agnī, un tad tā otra situācija, cilvēki, kuriem šobrīd tas šķietami nav aktuāli, bet varbūt viņš ir aizdedzies ar jaunu projektu, ar jaunu lietu, jauns amats, vēlreiz sākumā tas iemīlēšanās periods, lai ko tu darītu, tur ir par to jādomā vai nē? Tur par šo nav jādomā. Kamēr problēma nav, tikmēr nav par viņu jādomā. Ko tu teiksi? Ir jādomā, jo tieši arī tie, kuriem tās acis ļoti deg, viņi tā aizraujās, ka tā kā aizmirst, atpūsties un pagulēt, ja? Un tur tiešām arī viena no tādām ļoti elementārām metodēm ir, ka mēs paši sev uztaisam, tādu skalu, un mēs paņemam to, atceries, bija tas spēka izsīkums, 1, 2 cinisms, negatīvisms un 3 efektivitātes zudums. Un pretī, tā kā domājam, no 1 līdz 10 skalā, cik man šobrīd ir? Un pa katru atsevišķi, cik man ir tagad spēka izsīkums? Jā, šobrīd man nav spēka izsīkums. Cik man ir cinisms, ja? Cinisms kaut kur, kādam jau tur sāku pateikt, labi, uz 6, ja? Un cik man ir efektivitātes zudums? Ja es tā padomāju, efektivitātes zudums man ir ap 5, šobrīd, ja? Tā kā. Un tad var skatīties, un tad ir tas rezultāts tāds apmēram, un jāskatās katrs atsevišķi, nevar neko tur summēt. Ja ir no 1 līdz 4, viss kārtībā, 5 līdz 7, sākam sevi pavērot. Ja ir 8 un uz augšu, es teiktu, tas ir sarkanais karodziņš un ļoti uzmanīgi sākam skatīties, kur mums aizplūst enerģija. Ja? Ir arī tāda profesionālā maslakas tāda izdegšanas aptauja. Tur ir 22 jautājumi profesionāli. Viņi var atrast internetā, man te vienā grāmatā arī ir, kur es parādīšu. Un tur ir arī uzdotos 22 jautājumus, un arī tu vari jau sākt paskatīties, kurās šobrīd stadijā tu esi. Bet te ir ārkārtīgi svarīgi, es visu laiku to gribu baigi tā uzsvērt, ka ar vienu anketēšanu nekas nepietiek. Mums ir jāvēro ilgtermiņā. Arī tas 1 līdz 10 skala. Šodien varbūt es jūtos tā, pēc nedēļas es jūtos jau atkal pavisam savādāk. Un vienkārši es sevi vēroju. Cik ilgs tas objektīvais posms? Tur ir kaut kāds objektīvais termiņš, vai tas ir 2 mēneši, 6 mēneši vai 12? Dažreiz pietiek ar 2-3 nedēļām, ka es redzu, tā kā bija slikti, ir jau atkal uz augšu, ja, tā kā ir, kur ir jāpavēro vairāk, tā kā to mēnesi, vai tas ir atkarīgs arī no tā režīma, ja, kāds man ir tas režīms.
pēc būtības 2 mēnešu laikā jau vajadzētu saprast 2 noteikti. mēnešu laikā vajadzētu ieskicēties, jā. Jo redz, ir tā, ka vispār tās pirmās izdegšanas pazīmes mums bieži vien parādās pat gadu, pusotra gada atpakaļ. Un tikai tāda mums tā kā aizvien vairāk un vairāk un vairāk aiziet, ja? Tā kā. Ir varbūtība, ka mēs zinām, kas būs jārisina 2025. gadā. Tad jau pēc būtības. Jā, mēs neko nemainīsim, jā. Mēs neko nemainīsim. Agnī, es tev noslēgumā, pirms es vēl tev pajautāšu, noteikti jau pieminēju, ka ir kāda grāmatas vai autori, jo vēlreiz viens ir mūsu saruna, bet es domāju, ka es ļoti ceru, ka tas ir kāds pirmais impulss vai vispār iezīmē kopējo struktūru. Pirms pajautāju par grāmatām, tev nāk prātā vēl kāds labs stāsts vai piemērs, tu esi runājis par to semināros, tev ir programma degt, bet neizdegt, un varbūt, kas ir tie tavi novērojumi, varbūt ir kaut kāds interesants stāsts vai piemērs, ko tu vari padalīties, jā, cilvēks ieraudzīja to, un viņa atklāsme bija tāda, vai tu novēroja, ka cilvēkam mainījās kaut kādas darbības pēc kaut kāda perioda. Dos kāds piemērs? Zini kā, laikam, man ir, jā, pašai varbūt tās es varu par savējo pastāstīt, jo man liekas, tas bija tik no vienas puses smieklīgi un no otras puses pat apkaunojoši. Tad, kad es sāku pirms 2 gadiem veidot to savu semināru Degt, bet neizdegt, kuru šobrīd tiešām aktīvi vadu, tad es arī biju tik ļoti aizrāvusies ar šo tēmu, ka tad, kad es nonācu līdz Maslakas aptaujai un gribēju arī viņu pati, tā kā izpildīt, kā tas būs dalībniekiem viņu pildīt, un es izpildu un saprotu, ka nav labi. Un tad man ir tā, ka apmēram tiešām gatavojot semināru, kā neizdegt, pati gandrīz izdegu, ja? Un tas bija tāds ātrais signāls, skaidrs, tagad ir jārodas tas krāns un jāatpūšās. Okay. Bet vēlreiz, Agnē, iedod man tā, lai es arī ļoti gribētu saprast arī priekš sevis to jautājumu, bet tas, ko es arī sadzirdu, ka ja cilvēks atpazīst, ja cilvēks var sevi novērtēt, ja cilvēks vai nu novelk robežu vai pārkārto dienu, tas ir kaut kas, ko var sakārtot un atrisināt. Ja? Tas nav, kāpēc mums jāiet prom no darba, vai tagad jāiet strādāt pa mācītāju, vai jābrauc tikai uz Indiju, tad tas ir kaut kas, ko es varu sakārtot, ir esot darbā, esot šajos pienākumos un darot to, ko es darīju dienā. Jā, un redzi, un te tiešām ir arī tā, ka tas būs atkarīgs no izdegšanas pakāpes dziļuma, ja? Ja ir smaga izdegšana jau, un tur viens pats īsti visticamāk vairs netiks galā, un tad ir jāgriežas pie profesionāļiem, ja? Bet tās sākums un tā pamanīšana, ja, un ja ir 1., 2. pakāpe, tur noteikti var tikt galā, ja? Tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi nevis tikai man bija tāds teiciens, nevis tikai strādājam, mēs strādājam tā, kad aizmirsām padomāt. Tad ir tā, ka, vajag bišķi padomāt par sevi, ja nevis tikai strādāt. Forši. Un tad, kad tu saki speciālisti, mēs runājam par psihologiem, psihoterapeitiem, jā, par to mēs runājam. Forši. Ko, Agnī, palīdz mums ar kādu grāmatām? Es noteikti domāju, ka ir cilvēki, kas ir paskatīties dziļāk, vai tas ir YouTube vai grāmatas, kas ir tie autori, kas ir tās grāmatas, ko tu pats skaties un ko noteikti ieteikt, ja cilvēki ir paskatīties no virzienā. Zini kā, mums ir liekas, man šķiet, ka mums ir ļoti paveicies, jo mums ir šitāda grāmata iznākusi profesionālā izdegšana, ko ir sarakstījusi profesora Marija Ābeltiņa. Man liekas, viņa ir vienkārši fenomenāla saistībā ar šo tieši tēmu par izdegšanu, par stresu, ja? Un šī ir pirmā grāmata vispār latviešu valodā, kas ir par profesionālo izdegšanu. Te ir tā kā tiešām pamatiņš ir brīnišķīgi, ja? Jā, viņa ir no vienas puses viņa ir tādā diezgan ļoti profesionālā, dziļā valodā rakstīt, un varbūt, ka viņa ir tā kā drusciņi varbūt sarežģīta, bet te ir tik daudz praktiski arī piemēri un metodas, ko darīt un kā rīkoties. Tā kā to es noteikti ieteiktu. Ja gribās tādu kaut ko vieglāku un vispār saprast par savām emocijām, man ir tādas 2 grāmatas, kuras man ļoti pašai patīk. Viena ir Vēsā mierā, un otra ir Pilna sirds. Un tā Vēsā mierā ir par emocijām vairāk, ja, ko darīt ar mūsu emocijām darbā, kuras mums ir, ja. Un otra ir Pilna sirds ir par to, kā justies labi, tad, kad nav labi.
Un šeit arī būs iekšā par izdegšanu, tādā ļoti vieglā, foršā veidā tiek rakstīts un stāstīts par tiem pamatlietām. Te ir arī iekšā tas Maslakas tests īstenībā, tas izdegšanas tests, tā kā to var apstīties. Un tad vēl vienu grāmatu, ko es ieteiktu, it kā pilnīgi ne pa izdegšanu, bet patiesībā ļoti par izdegšanu, ir atomiskie ieradumi. Kāpēc viņa? Tāpēc, ka, redzi, lai mēs ietekmētu izdegšanu, mums ir jāmaina savi paradumi, mums ir jāmaina savi ieradumi. Un tas dažreiz ir visgrūtākais, ko mēs vien varam izdarīt. Ja? Un tāpēc atomiskie ieradumi palīdz, kā mēs ar sīkām lietiņām, ko mēs pamainam, kā mēs varam iegūt burvīgu rezultātu. Un tas ir tas, ko es gribu arī teikt. Tas, kad mums ir izdegšana, mums nav jāmaina uzreiz visa dzīve. Nu nē, bet mēs ņemam pa maziem solīšiem, mazas lietiņas, kā piemēram, nezinu, kaut vai, ja es katru vakaru strādāju līdz pat 8 vakarā, varbūt es 3 reizes nedēļā atļaušos aiztaisīt kompi ciet 5, vai 6, cikos beidzās darba laika. Ja? It kā liekas, labi, no tā jau nekas nemainīsies. Mainīsies un vēl ļoti būtiski mainīsies. Ja? Tas tāds mazas lietiņas, mazi ieradumi, kurus mēs mainām. Ļoti labi. Ļoti labi. Agnēs, es tikai norizonēšu. Pirmkārt, es gribu teikt tev lielu paldies par tavu laiku, par zināšanām, ko tu dalies. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgi, jo mūsdienās patiešām tās lietas, kas varbūt agrāk bija tādas, abstraktas vai tikai nosaukuma, mūsdienās viņas ir nopietnas. Un man liekas, tā labā ziņa savukārt cilvēks var zināt, cilvēks var iemācīties. Un ja es varu vēl noreflektēt, man personīgi bija arī ļoti labs tāds ieguvums viens tieši par šīm mazajām lietām, jo arī es bieži sastopos tādā savā paziņu lokā vai klientu lokā, kur tad, kad cilvēki nonāk šajā situācijā, sāk uzdot ļoti konceptuāls, ļoti sarežģīts jautājums. Vai tas ir tas, ko es gribu darīt, vai šī profesija, vai organizācija? Varbūt, kad arī līdz tam nonāks, bet pēc būtības tas, ko tu saki, vismaz es sevi saklausīju par to, ka mazas lietas, jā. Sākumā atrodam dedzinātāju, sākumā aizpildām anketu, sākumā novelkam robežas vai attiecībā ar savu darbu, klientu vai priekšnieku, un tas skatāmies mazos paradumus. Un tad jau, ja tas nerisina un ja tas joprojām rada stresu, tad tālāk. Bet sākam ar tiem maziem soļiem. Agnī, vēlreiz paldies no sirds pateicos, bija superīgi. Mēs ieliksim arī tavas grāmatas, ja tu padalīsies, lai cilvēki ar palasītu. Un es noteikti apņemos vismaz vienu no viņām izlasīt. Paldies tev un forši. Man vienmēr tik ļoti prieks ar tevi parunāties, un es vienmēr apbrīnoju tavu to spēju, kā tu no tāda liela informācijas klāsta vari tā ātri savilkt kopsavilkumu un to esenci izvilkt laukā. Tā kā super. Paldies, Agnē. Paldies visiem. Uz redzēšanos. Ar tā.